Bet hokeja līga atkal ir pie mums. Pašmāju čempionāts, tāpēc vienmēr sirdī tuvs un sāks viss ar pagājušās sezonas fināla atkārtojumu un šīs sezonas galveno favorītu cīņu. Proti čempionu vienība Mogo RSU savā laukumā uzņem vicečempionu Zemgale LBTU. Sarkans labajā malā caur zilo līniju, Bērziņš Meija. Mēģinājums iespēlēt vidū, tagad metiens atvēr Ozols, tiek galā Aksels Ozols ar sarkaņa metienu. Palīdzēja mazliet iekavēt šo te došanos armijā, tagad bīstam izspēle, Bergs tur atradās dziļi uzbrukuma zonā. Tagad arī dodas cīņā, notur Rīpa uzbrukuma zonā. Un apusējais noteikuma pārkāpums. Tur arī neliela asuma vēl pēc tam. Spēlētāji ir atpakaļ laukumā un Mogo dodas uzbrukumā. Sarkanis ar Rīpu tiek viņš tur traucēts vienas sezonas prombūtas. Nav pirmā reize, protams, kad atgriežas viņš Mogo sastāvā, pirms tam arī bija aizbraucis uz Franciju. Tikmēr šeit bīstam iespēja Mogo vārtu priekšā. Pirmā māņa Jelgavniekiem uz ledus pret Mogo 4. virknē, bet Mogo tagad jau dodas uz priekšu Lēnieks. Viens no tās atvēriena. Divu cīņu par Rīpu aiz Akselu Ozolu sargātajiem vārtiem. Tur tālāk nāk arī Begovs. Beigās Rīpa gan nonāk tur vārtu priekšā. 6 savstarpējās spēles šajā sezonā regulārā čempionāta ietvaros. Tagad mētiens Zaicevs. Tagad jāmēģina ar aktīvu cīņu pie laukuma apmalēm Rīpu iegūt. Uz pussekundi tas arī izdevās, bet tagad Mogo iespēja šeit saspēl mēties Rīpa ir vārtos. Želubovskis 1-0. Izdodas gūt pirmos vārtus jaunajā sezonā Mogo RSU hokeistiem. Un kurš gan cits, ja ne Elvis Želubovskis, Latvijas čempionāta vēsturē droši vien, ka nebūtu iespējams. Un, ja abus var darīt uz 75%, vai ir jēga palikt divos krēslos. Abos izlēma, ka nē, tikmēr Mogo izlēma, ka ir jādubulto pārsvars 2-0. Sezonas atklāšanas mačā panāk mainieki. Krišjāns Vēlis tur vārtu priekšā saņēma piespēli un pirmo reizi šajā sezonā pārspēts ir arī Aksels Ozols. Un pieredzējušais Krišjāns Vēlis. Pirmais vārtu gums jau sezonas pirmajā mačā, jau otrajā periodā. Izdevies dubultot pārsvaru Mogo hokeistiem. Tagad iespēja metiens, un kur ir Rīpa tā lido garām vārtiem. Tur šķiet, ka Patriks Seilis šeit glābi savu komandu, bloķējot Ansona metienu. Latvijas klubiem jau ļoti ilgi nav izdevies tikt. Tikmēr Sarkans šeit met pa vārtiem. Ozols ar šo metienu arī tiek galā. Šeit pretuzbrukums Zemgalei. Piespēle metiens un garām vārtiem pēc Gustava Millera metiena lido Rīpa. Te Būcinieks gar apmala. Rēdliks kreisajā aizsardzības malā. Renards Bēziņš, viņa metiens atvair Ozols. Atlaks ir Rīpa vārtu priekšā, bet atkārtots mēģinājums tā arī neseko. Vēlreiz Bēziņš uz zilās līnijas. Iepriekšējās 3 sezonas spēlēja viņš Austrijā, spēlēja Alpu hokeja līgā. Līnces komandas sastāvā Steel Wings. Šeit tikmēr AS epizode. Skatāmies vēlreiz epizode atkārtojumā. Jā, tāda ļoti nepatīkama piezemēšanās šeit Kārlim Ozoliņam. Pieļauju, ka sezonas gaitā briedis varētu iezīmēties kā viens no Zemgales aizsardzības līderiem. Tikmēr jāglābi šeit ir Ozolam. Toreiz ļoti spēcīgi izskatījās Zemgale, bet izslēgšanas spēlēs izkrit no ierindas. Šeit Kautiņš briesto laukuma centrā, tur saķērušies Vasiļevs Gustavs Millers, 2.23. numuru, mēģina noskaidrot, kurš tad no viņiem ir labāks.
Šeit arī redzam atkārtojumā šo tam pēdējo epizodi. Gricīnskis. Vēl 40 sekundes, kā tikai vairākumā Rīpa vārtu priekšā. Tā nav piespiešs šeit Gricīnska metiens un Rīpa lido pāri vārtiem. Vēl pusminūtes, kā tikai vairākumā viesiem. Kārlis Ozoliņš. Spēlē ar Bērziņu. Labi, pamaina malu, tagad metiens un vārtu pārlikums pēc Krišāņa Rēdlika metiena. Želabovskis. Ozoliņš piespēle, Bērziņa metiens un Ozols glābi savu komandu. Henrijs Ančs jauno sezonu sāk ar sauso uzvaru. Amogo RSU titula aizstāvēšanu sāk ar 2-0. Sezonas atklāšanas mačā pieveikta galvenā konkurente Zemgale LBTU.